ārprāts, kas man par sesiju bija. Wow, vienkārši wow. Sesijā es gāju ar Anniju. Annija veda mani šai sesijai iekšā ar to viena no mazvērtības sajūtām, kurā es nemitīgi sevi salīdzinu ar citiem cilvēkiem. Kad man ir, lai sevi novērtētu, citiem cilvēkiem ir mani jānovērtē vispirms. Tātad, ja mani paslavē, tātad es jūtos, ka es esmu kaut ko sasniegusi dzīvē. Ja mani neslavē, tātad man liekas, es atpalieku. Ja man nav no citiem cilvēki, tā kā citi cilvēki var dod man to, teiksim tā, es vados pēc tā, ko citi cilvēki par mani domā. Un tad es varu iedot savu vērtējumu. Pati sev es nevaru. Pati jau tāda kā atskatīties uz vakarējo Inesi, ja, un no šodienas Inesi salīdzināt es sevi nevaru. Man vajag tā kā citi. Un arī es, lai sevi pati novērtētu, man ir vajadzīgi sevi vērtēt, skatīties, kur citi cilvēki ir un kur es esmu. Un tad es pati savā prātā izdomāju, tātad es neesmu starp labākajiem, neesmu starp sliktākajiem, tātad esmu pa vidu, значит, viss ir kārtībā, ja. Un man tā sajūta šausmīgi besī, man viņa šausmīgi traucē, un viņi man ir gan akadēmijā, gan skolā, kurai, gan darbā, visu laiku, man tā ir visu laiku salīdzināts ar citiem. Un gājām iekšā šo sajūtu, un, protams, sajūta tika izstrādāta, bet kā viņa tika izstrādāta, tas ir unikāli, mani aiznesa tik dziļi. Es kā maziņš zīdainis sajūtu to šausmīgo spēku sevī iekšā. Bija tāda situācija, kur man zemapziņa atnesa, kur es kā zīdainis guļu, un manai mammai jāmaina man autiņi, bet viņai nepatīk, ka es kaut kādā tā kā nelaikā tas viss viņai bija, jo tad kāpēc tieši tagad, ja? Un man tāds milzīga tā sajūta tāda, kā tu uzdrīsties vēl uz mani dusmoties. Un tai pašā brīdī man liekas, ka tā sajūta mana ir nepareiza, ja, jo šajā cilvēku pasaulē, ja, kā man likās, kā mazam bērnam, man tā sajūta kaut kā jāapzīmē, pieņemsim, ka tā ir mana augstprātība, kad es neuzņemos citu cilvēku rūpes uz sevīm, ja, kad es tā kā kā es gribu, tā es jūtos, ja? Kad es jūtos pārāka par visiem, ja? Kad tā ir slikta sajūta, kad es jūtos pārāka pati sevī par visiem, ka tā ir tāda slikta sajūta, kaut kā tā. Bet tas bija vienkārši bum, tur pavērās vaļā, tas bija vienkārši, tas bija unikums, tur tāda enerģija nāca ārā. Līdz tam brīdim, kad Annija mani veda zemapziņā un tur mani tik dziļi ienesa iekšā tajā visā, ja, tur tāda enerģija nāca ārā, ka tas bija vienkārši ārprāts. Tur es tā kā pirmsākumos aizgāju, es zinu, tas ir tik neticami, tas ir tik spēcīgi, un tikai tas, kas to ir pieredzējis, sapratīs, kas tas ir. Tas ir kā fantāzija, bet tu nevari to izfantazēt. Es, kad atvēru acis, es nevarēju pakustēties. Man Anna izveda ārā, ka mums sesija beidzās, es nevarēju pakustēties. Es skatījos vienā punktā, un es nevarēju pat nomierināt acis, mans viss ķermenis bija tāds sastindzis. Un pēc tam man bišķiņa atlaida, un es jau varēju sākt runāt, un man ļoti vajadzēja, lai Anna ir man blakām, lai es viņai saku, tikai lūdzu nejārā, viņiem, protams, neieta, bet man vajadzēja, jo es tā kā atgriezos savā fiziskajā ķermenī atpakaļ no tās nenormālās enerģijas, kas manī ieplūda iekšā, tā nevis, kas ieplūda, bet kas jau manī bija, bet es viņu atvēru vaļā, aizmetu tos aizspriedumus nosti un to enerģiju atļauju sev viņā būt, tev spēkam. Tam sevis kodoliņam būti tur, man pilnīgi grieza galvu, man viss ķermenis stindzināja, tad man palika augsti, ja, un lēnām, un es sāku raudāti. Un visi šie fizioloģiskie aspekti, jā, un Annī bija man blakām, un bija tik labi, tik ļoti labi bija, es pilnībā viņai uzticējos, un man ir bijušas citas zemapziņas programmas, bet sesijas pirms tam,
Un es esmu ļoti daudz jutusi, bet šiten bija vienkārši, šiten rāva durvis vaļā. Šeit bija tāds, ka tas tāds spēks pilnīgi, viņš mani tā kā uz pusēm rāva, bet te pašā laikā nerāva. Un es tagad esmu vienkārši sajūsmā. Bet super, Annī, paldies, bija vienkārši bombīga sesija.